Jā, šo stāstu mēs redzēsim jau pēc brīža, bet tagad mums ir jāstāsta kaut kas īpašs par kādu īpašu cilvēku ar viņa īpašu aizraušanos, vai ne, Mārta? Jā, tieši tā, skatītāji, un redz, ka mēs varētu arī biežāk varbūt sastapt cilvēkus, kuri ir izdomājuši dzīvot varbūt nedaudz savādāk un uz otru pusi, nevis tā kā uz priekšu, vai pieņemsim, mēs esam pieraduši iet vienkārši uz priekšu, tad cilvēks pēkšņi mums iet, tā pretī, piemēram, tā kā atpakaļgaitā. Visai amizanti, vai ne? Un vēl jau vairāk, ja tuvojās, piemēram, Rīgas Nordea maratons, kurā piedalās ļoti daudz tūkstoši cilvēku, ja? 23. maijā, un šis cilvēks ir arī pieteicies, skriet 5 kilometrus un visu to darīt atmuguriski, ja? Tas izskatās visai amizanti, bet tomēr ir ļoti, ļoti interesanti. Jā. 23-gadīgais students Raitis dzīvo Jūrmalā, ikdienu mērojot ceļu uz Rīgu, kur strādā par informācijas tehnoloģijas speciālistu. Tomēr pirms 3 gadiem izdarītais atklājums viņu ir padarījis slavenu. Sāk skriet atmuguriski, jo jāpliek visu redzēt, kas notiek priekšā. Visu paredzēt. Tas foršākais tas, ka es nezinu, kas aiz muguras ir. Es poguļus izmantoju, varbūt kaut kāds bīstamākošs tēršs, lai redzētu. Bet tāds ikdienišķošs tēršs neredz, un forši kaut kam uzskait dažreiz virsū ir. Bez kritieniem arī neiztikt. Tāpat kā neiztikt bez cilvēku atskatīšanās. Es skrējis pa veikaliem, pa veikalu stāvvietām, pludmali, pa mežiem, pāri ciltiem, visās nedomājamākajās vietās. Jā, lielākoties cilvēki tādā noskatās, tā šķīgi ģīmi parāda, nezinu, ko viņi var padomāt, neko jau labu gan jau. Sveiki! Es atkal tu otrādāk. Varētu minerālu ūdeni. Kādu? Negāzēto sporta. Sporta? Jā. Cik tu šodien atkal noskrējāt? 3 kilometrus tikai tā, pieticīgi. Taču Raita izvirzītais mērķis nav pieticīgs. Rīgas Nordea maratonā 23. maijā viņš vēlas atmuguriski pieveikt 5 kilometrus. Es vēlos sasniegt pasaules rekordu skriešanu atmuguriski. Es konstatēju, ka 5 kilometros šobrīd rekords ir 19,5 minūtes. Mērķis kaut kā varbūt viņu pārspēt. Un tas arī tiesa, ka bez regulāra treniņa un vajadzīga aprīkojuma vēlamos rezultātus nav iespējams sasniegt. Pirmā kārtā vajag kaut kādu līdzekli, lai redzētu, kas notiek aiz muguras. Var vienkārši skatīties. Tā ir samērā ērti, bet kā nogurdinoši. Tāpēc man ir apakaļ skrējēja ķivera. Tas galstraumas nebūtu. Bet tad izmantoju, kā tur ir piemontēts poguļs, lai tos lielos objektus redzētu aiz muguras. Nevelti draugu lokā Raitis tiek dēvēts par reversu. Un, lai cik nebūtu dīvaini, viņam uzradušies arī aptuveni 100 sekotāju. Jā, tieši latvieši, jā. Tur daudz interesējās un daži pat ir gatavi skriet kopā ar mani. Visi man te apcer, ka es visas darbības cenšos darīt otrādāk, bet nē. Es īstenībā tikai tās, kas ir iespējams reāli darīt. Tā paša mašīna man patīk atmuguriski pabraukāties. Tāds velospēds arī interesants, kad es arī varu braukt otrādāk. Katrā mums pašsaprotamā nodarbē vienmēr atrast kaut ko neordinārāk. Tad pašu futbolu mēs varam spēlēt tīri otrādāk. Līdz Nordea Rīgas maratonam atlikušas vien 19 dienas, tādēļ laicīgi jāsāk trenēties. Arī Tautas balss izmēģināja šo skriešanas tehniku, un ziniet, ko nemaz tik viegli mums neizdodas. Zanumovs Savība, Ēdis Prants, Renārs Muskars, Tautas balss. Ka Raitis būs vienīgais šādā Nordea maratonā, kurš skries atmuguriski, bet es domāju, ka uzmanības no cilvēku puses netrūks un atbalstītāju arī Raitim ne, jo tas izskatās visai amizanti, vai ne? Ko mēs varam zināt? Varbūt Zanīte mūsu Zanai būs tik ļoti iepaticies, ka viņa arī Nordea Rīgas maratonā. Es ļoti ceru, viņi kopā abi divi tā, vai ne? Rikšot, tā uz otru pusīt, tās 5 kilometrus. Varbūt tu arī līdz tam sadošosies, ne tikai piedalīties Nordea maratonā, bet arī... Es ar skriešanu vienmēr esmu bijis uz jūs, ja? Es tomēr tuvāk svarcelšanai, un līdz ar to, vai ne, tomēr man tā labāk ko nevar manīt. Bet arī jūs vēlaties piedalīties un skriet Nordea Rīgas maratonā, tas norisināsies 23. maijā. Es domāju, mēs ik viens atceramies, cik fantastiskas sajūtas bija piedaloties iepriekšējos gados, vai vismaz esot klātienē un vērojot, kā to dara citi cilvēki, tad šis ir tas gads, kad noteikti ir jāskrien. Vismaz 5 kilometri, es domāju, to mēs katrs varam paveikt. Vai nu skrienot uz priekšu, vai nu atmuguriski, tas jau katra paša ziņā. Bet tagad gan noskaidrot.